Ar šī gada 1. jūliju mainīsies kārtība, kādā lauksaimniecības zemes apstrādātājiem un dzērveņu audzētājiem purva zemēs atmaksās dīzeļdegvielas akcīzes nodokli, informē valsts ieņēmuma dienests. Joprojām līdz 30. jūnijam darbojas vecā sistēma. Valsts ieņēmuma dienests realizē akcīzes nodokļu atmaksāšanu, kas nepārsniedz 50 litrus dīzeļdegvielas par katru iepriekšējā gadā deklarēto hektāru. Līdz šim kārtība bija tāda, ka dīzeļdegvielas atmaksu varēja saņemt un iesniegt iesniegumu valsts ieņēmuma dienestā. Bet sākot ar 1. jūliju, valsts ieņēmuma dienests vairāk neadministrēs šo dīzeļdegvielas atmaksu, to administrēs lauku atbalsta dienests. Tas nozīmē to, ka lauku atbalsta dienests būs tas, kas organizēs šīs dīzeļdegvielas iegādi un arī tātad varēs saņemt dīzeļdegvielu bez akcīzes nodokļa. Bet tur būs speciāli jāiesniedz iesniegumi lauku atbalsta dienestā, lai varētu saņemt šo dīzeļdegvielu. Jaunā dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa atmaksas sistēma paredz, ka viena saimnieciskā gada laikā par katru lauksaimniecības produkcijas ražotāju atbalstam deklarēto hektāru tiks atmaksāti 100 litri dīzeļdegvielas. Par to dīzeļdegvielu, kas iegādāta līdz 30. jūnijam, varēs iesniegt iesniegumu valsts ieņēmuma dienestā. Un līdz 15. jūlijam šie iesniegumi ir jāiesniedz, vēlāk šos iesniegumus vairāk nepieņems, tad atmaksās pēc vecās kārtības valsts ieņēmuma dienests. Lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādēji nākamajā saimnieciskajā gadā, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem līdz 5. jūlijam ir jāiesniedz lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegums dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanai. Visiem, kuri būs iesnieguši šos iesniegumus un 2010. gada platību maksājumu pieteikumus, lauku atbalsta dienests aprēķinās nodokļu atbrīvojumu apmēru un lēmumus nosūtīs lauksaimniekiem. Ar minēto lēmumu, uzrādot personas dokumentu, lauksaimnieks degvielu no tirgotājiem varēs iegādāties, nemaksājot akcīzes nodokli. Šo pakalpojumu sniegs degvielas uzpildes stacijas, kuras būs noslēgušas līgumu ar lauku atbalsta dienestu un valsts ieņēmuma dienestu. Dasta Stribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.